Es šobrīd strādāju pie dažiem eksperimentiem, kuru saprašanai maniem skatītājiem būtu vērtīgi zināt viļņu optikas pamatus. Šajā video es ļoti īsi izstāstīšu, kādas ir viļņu īpašības un kāpēc mēs domājam, ka gaismai tādas piemīt. Pirmkārt, pieminēšu viļņu superpozīcijas principu. Viļņi spēj pārklāties un iziet viens otram cauri. Nedaudz korektāk izsakoties, viļņu radītie efekti saskaitās. Katrs vilnis it kā eksistē atsevišķi, taču kopbildi veido abi. Ļoti interesantu šīs te kopbildes gadījumu mēs iegūsim, ja ļausim pārklāties diviem vienādiem viļņiem. Šie viļņi, pārklājoties, izveido īpašu rakstu, kuru sauc par interferences ainu. Šajā interferences ainā pievērsiet īpašu uzmanību tam, ka ir zonas, kurās svārstības notiek intensīvi, un ir zonas, kurās svārstības gandrīz nenotiek. Vēl viena ļoti svarīga viļņu īpašība ir difrakcija. Pēc definīcijas difrakcija ir viļņu spēja apliekties ap šķēršļiem. Turklāt tas nevienmēr nozīmē, ka vilnis ies apkārt kaut kam, bet vilnis var iet arī caur kaut ko. Piemēram, šeit viļņi iziet caur jūras vārtiem, principā caur spraugu, un turpina izplatīties nevis vienā virzienā taisni, kā to būtu darījuši stari, bet gan izplatās radiāli visos virzienos. Pa lielam tieši šī sprauga ir ostas viļņu avots. Un interesantā kārtā difrakciju spraugā var izmantot, lai iegūtu interferences ainu. Ja uz divām spraugām laidīsim vilni, tad pie katras spraugas notiks difrakcija un principā radīsies jauns viļņu avots. Turklāt tā kā abās spraugās svārstības izraisa viens un tas pats ienākošais vilnis, svārstības abās spraugās būs saskaņotas un mēs ieraudzīsim interferences ainu. Nu ko, pamēģināsim izspīdināt gaismu caur dubultspraugu. Spīdinot lāzera gaismu caur dubultspraugu, redzam, ka uz ekrāna veidojas ļoti interesants raksts. Nu, vai iegūtais attēls neko gadījumā neatgādina? Izrādās, ka gaisma mazos mērogos uzvedas precīzi tā, kā tai būtu jāuzvedas, ja gaisma būtu vilnis. Gaisma pēc savas dabas ir elektromagnētisks vilnis. Mūsu kontekstā galvenais gaismas viļņa raksturlielums ir tā garums. Tieši no viļņa garuma ir atkarīgs, kādas krāsas būs gaisma, un starp citu, vai tā vispār būs gaisma. Jo izrādās, ka redzamā gaisma ir tikai neliela daļa no visa elektromagnētisko viļņu spektra. Lai iegūtu precīzākus novērojumus, dubultspraugas vietā var izmantot difrakcijas režģi. Difrakcijas režģis ir dubultsprauga uz steroīdiem ar daudz ļoti mazām līnijām. Ar difrakcijas režģa palīdzību var iegūt daudz kvalitatīvāku interferences ainu. Ar tādu ir daudz vieglāk un interesantāk veikt dažādus pētījumus. Piemēram, šeit mēs varam ļoti skaisti redzēt, kā atšķiras intensitātes maksimumu izvietojums dažādas krāsas gaismai. Caur difrakcijas režģi mēs varam novērot dažādu objektu emitētās gaismas spektru. Piemēram, šīs te svecītes liesmai mēs varam novērot nepārtrauktu spektru, kas ietver praktiski visas krāsas. Savukārt, ja mēs paskatīsimies uz ekrānu, tad redzēsim spektru, kas sastāv tikai no 3 krāsām, jo ekrāni tiek izgatavoti no 3 krāsu pikseļiem un, protams, ka tur nevar būt pilna spektra. Eksperimentu saprašanai mums ar šo pagaidām pietiks. Ja kādam ir padziļināta interese, rekomendēju Valda Zutera lekciju par elektromagnētiskajiem viļņiem, kas ir pieejama Jauno fiziķu skolas YouTube kanālā.